Sāksim adīt cepuri, uzmetot 48 valdziņus. Es jums parādīšu, kā es to daru, izmantojot itāļu uzmetumu. Sākumā uztaisam cilpiņu un uzveram uz adatas un savelkam. Viens pavadiens ir uz rādītāja pirksta, otrs pavadiens ir uz īkšķa. Un šos diegu galus mēs saturam ar pārējiem pirkstiņiem. Pirmo valdziņu mēs uzmetam sekojoši. Aizvelkam adatiņu aiz šī pavadiena, kas ir uz rādītāja pirksta. Šādi. Un izvelkam cauri pavadienam, kas ir uz īkšķa. Šis būs kreilisks valdziņš. Nākošo valdziņu ejam no otras pusītes. Sākumā paņemam pavadienu, kas ir uz īkšķa, un izvelkam cauri tam pavadienam, kas ir uz rādītāja pirksta. Šis būs labiskais valdziņš. Un tā ir uzmesti 48 valdziņi. Pagriežam adatiņu uz otru pusīti. Uzmanīgi pieturam šos galiņus. Un pirmo rindu adam sekojoši. Pirmo valdziņu izvedam labiski. Nākošais valdziņš ir kreiliskais, to mēs noceļam un diedziņu atstājam priekšpusītē. Vienu valdziņu izvedam labiski, kreilisko noceļam ar diedziņu priekšpusītē. Labiski. Un pēdējais valdziņš ir kreiliski, kuru mēs noceļam ar diedziņu priekšpusītē. Tagad sabīdam visus valdziņus uz vienu pusīti. Un izvelkam stieplīti pa vidu. Un pagriežam. Šeit ir jāskatās uzmanīgi, jo mēs šo rindu savienosim aplī, lai visi valdziņi stāv pareizi nesagriezušies. Sākam ar šo priekšējo adatiņu, šis ir sākuma diedziņš. Visi valdziņi stāv šādi. Un kreisajā pusītē arī visus sagriežam pareizi. Aizmugurējo adatiņu izvelkam ārā, sakrustojam. Un nākošo rindu adam sekojoši. Šeit pirmais mums ir labiskais valdziņš. Šajā rindā mēs labisko valdziņu nocelsim un diedziņu atstāsim aizmugurē. Kreilisko valdziņu izvedam kreiliski. Labisko noceļam, diedziņš paliek aizmugurē. Kreilisko izvedam. Sakārtojam valdziņu sadīšanai nākošai rindai. Izvelkam adatiņu un šajā rindā mēs labisko valdziņu izvedīsim. Un kreilisko valdziņu nocelsim, atstājot diedziņu priekšpusītē. Labisko izvedam un kreilisko noceļam. Un lūk, mums ir izveidojusies šāda
uzmesta maliņa. Nākošajā rindā mēs mainīsim adatas un adīsim tālāk rakstā 1x1, vienu labisku, vienu kreilisku valdziņu. Ja ir maināmās adatas, kā man, kas ir skrūvējamās, tad es izmantoju šo rindu un adu vēl joprojām ar 6,5 adatiņām. Vienkārši es adu labisko un kreilisko valdziņu tā krietni brīvāk, lai pēc tam ir vieglāk nomainīt adatiņas. Un šeit es nomainu adatiņas uz vajadzīgā izmēra adatām, kas man būs 10. Un tālāk turpina adīt rakstiņā 1x1, viens labiski, viens kreiliski, kamēr ir sasniegt 25 centimetri.